Labdien! Tātad es priecājos, ka šodien Rīgā notiks kohēzijas ministru neformālā sanāksme. Good morning. I'm very glad that today in Riga there will be an informal meeting of cohesion policy ministers held. Šis ir ļoti nozīmīgs mītiņš, nozīmīga tikšanās, jo pirmo reizi ministri apspriedīs šī perioda 2014–2020 ieviešanas gaitu. This is a very important event because for the first time ministers will discuss the implementation progress of the new programming period 2014–2020. Tiks analizēts arī tās iespējas vai problēmas, ar ko saskarās dalību valstis. The problems faced by the member states will be also discussed. Un galvenie jautājumi diskusija būs par to, kā fondu naudu pārvērst no tērēšanas naudas par investīciju naudu. And the main issue of discussions will be how to turn EU funds money from investments into gains. Un otrs nozīmīgs jautājums būs saistīts ar to, lai varētu vienkāršot procedūras un pēc iespējas visiem reģioniem būtu pieejami šie līdzekļi. And another issue of discussions will be how to make this process of implementation simpler and how to make the money available for everybody. Un es ceru, ka diskusijas būs ļoti spraigas un auglīgas. And I hope the discussions will be very intense and fruitful. Un informēšu pēc šīs sēdes par rezultātiem, par atziņām un par nākotnes rīcībām. And after the meeting, I will inform you about the results, about the topics discussed and further actions to be taken. Paldies! Thank you.